Noslēpumainais klusuma dārzs. Finčs sēdēja uz Emīlijas palodzes un ar mazo kāju bungāja pret stiklu. Antene viņam mirdzēja sarkanīgi. Tas nozīmēja, ka viņš bija nemierīgs un aizskaitināts. Emīlija, man ir garlaicīgi, viņš nočīkstēja. Neviens mani šodien negrib redzēt. Filips ir treniņā, Anna ir pie vecmāmiņas, pat to es aizņemtu ar savām grāmatām. Emīlija nolika grāmatu malā un pasmaidīja. Tātad tu esi viens? Jā, man tas nepatīk, viņš noteica. Vientulība ir garlaicīga un skumja. Emīlija mazliet pieliecās tuvāk. Vai tu zini, ka vientulība un būt vienam nav tas pats? Kā tad? Viņš neizpratnē mirkšķināja. Antene pārgāja zilā tonī. Viņš bija ziņkārīgs. Būt vienam var būt ļoti jauki, ja tu zini, kā to izmantot, viņa teica. Gribas tev kaut ko parādīšu? Viņi devās ārā. Emīlija veda Finču pa nelielu meža taku, kur viņi abi bija dažreiz gājuši kopā. Koki šalca un gaisā bija svaiga lapu smarža. Kur mēs ejam? Finčs jautāja. Uz vietu, kur es reiz iemācījos būt viena un justies labi, Emīlija atbildēja. Viņa nonāca pie vecām ar sūnām apaugušām akmens durvīm, kas bija gandrīz apslēptas aiz krūmiem. Kas tas ir? Finčs noelsās. Klusuma dārzs, Emīlija noteica. Durvis atveras tikai tad, ja pa tām ieiet viens pats. Tu ieiesi, es pagaidīšu ārpusē. Finčs izplata acis. Es viens? Bet es teicu, ka man nepatīk būt vienam. Tieši tāpēc tev tas jāpamēģina, Emīlija paskaidroja. Es būšu tepat aiz durvīm, bet iekšā tu ieiesi viens. Viņš pieskārās durvīm, un tās klusi pavērās. Viņš ieelpoja un iekāpa iekšā. Klusuma dārzs bija kā no citas pasaules. Zaļzāles paklāja, baltas un rozā puķes, strautiņš ar dzidru ūdeni, un gaisā smaržoja medus un svaigs lietus. Nebija neviena skaļa trokšņa, tikai vējš, kas maigi kustināja lapas. Sākumā Finčam antena bija sarkanīga, viņš jutās nemierīgs. Ko es tu darīšu viens? Nav ar ko parunāt, viņš domāja. Viņš apsēdās pie strautiņa un sāka vērot, kā ūdens viļņojas. Tad pamanīja tauriņu, kas nolaidās uz baltas puķes, un puķes krāsa sāka mainīties. No baltas uz bāli rozā un tad uz koši sarkanu. Viņš pasmaidīja. Interesanti. Antena pamazām kļuva zaļa. Viņš juta mieru. Viņš pastaigājās pa dārzu, atklāja nelielu putnu likstu, klausījās, kā vējš spēlējas ar lapām un ievēroja, ka galvā sāk rasties idejas, kā uzbūvēt mazu tiltiņu pār strautiņu, kā sakārtot akmentiņus skaistā rakstā. Pēc kāda laika viņš atgriezās pie durvīm. Tās pavērās un tur stāvēja Emīlija. Nu, viņa pasmaidīja. Tas bija mierīgi un forši. Man galvā radās tik daudz ideju, un es nejutos vientuļš. Emīlija pamāja, redzi, būt vienam var būt kā saruna ar sevi. Ja iemācies to baudīt, tu nekad īsti nejutīsies vientuļš. Viņš nopietni pamāja, un antena mirdzēja zaļi. Man patīk šī sajūta. Tagad es zinu, ka vienatne var būt draugs, nevis ienaidnieks. Viņi abi devās mājup, un Finčs domāja par klusuma dārzu, zinot, ka tur vienmēr var atgriezties, kad grib pabūt kopā ar savām domām. Vientulības atslēga. Finčs šorīt bija ļoti aizrautīgs. Emīlija, es izdomāju jaunu spēli, gribu, lai mēs to spēlējam visi kopā. Viņš rādīja kartona gabalus, uz kuriem bija sazīmēti laukumi un simboli. Emīlija uzmanīgi paskatījās. Izskatās interesanti, bet vai tu esi pārbaudījis, kā tā darbojas? Nē, bet mēs varētu darīt ar draugiem, viņš atcerta. Taču, kad viņa piezvanīja Annai, izrādījās, ka viņa vēl nav mājās.
Filips atbildēja, ka viņam jābrauc ar tēti uz pilsētu. Arī pārējie draugi nebija brīvi. Finčs nolaida rokas. Antena kļuva blāva zila. Ziņkārība sajaucās ar vilšanos. Tad jau spēle ir sabojāta. Viens pats es taču nevaru spēlēt. Emīlija pasmaidīja. Un ja nu var, tu tikai domā, ka nevari, bet šis ir īstais brīdis izmantot vientulības atslēgu. Vientulības atslēgu? Finčs izplet acis. Jā, tā nav īsta atslēga, ko liek durvīs, Emīlija paskaidroja. Tā ir prāta atslēga. Kad esi viens, tu vari to pagriezt un atvērt durvis uz jaunām idejām, kuras citādi tu nepamanītu. Finčs paraustīja plecus, bet nolēma pamēģināt. Viņš izklāja savus kartona gabalus uz grīdas un sāka pārvietot figūriņas. Sākumā tas šķita dīvaini, vienam pašam tēlot visus spēlētājus, bet pamazām viņam radās jaunas idejas. Varbūt katram spēlētājam ir īpaša burvju spēja. Vienam ātrums, citam varētu būt gudrība. Antena iemirdzējās zaļi. Finčs sajuta mieru un aizrautību. Viņš uzrakstīja noteikumus, pielika klāt jaunas kartiņas laukumus un pats ar sevi spēlējoties atklāja, ka spēle kļūst ar vien interesantāka. Oho, ja es būtu spēlējis tikai ar draugiem, man šī ideja pat nebūtu ienāks prātā, viņš iesaucās. Pēc brīža atgriezās Emīlija un paskatījās, ko viņš paveicis. Nu, kā gāja? Zini ko? Viņš pasmaidīja. Es izdomāju veselu jaunu spēles versiju. To var spēlēt daudz interesantāk, un to es atradu tikai tāpēc, ka biju viens. Emīlija pamāja. Lūk, tā strādā vientulības atslēga. Kad esi viens, vari dzirdēt savas domas un atklāt lietas, ko citi būtu nomākuši ar savām idejām. Vientulība var būt kā dāvana. Viņš aizrautīgi pamāja ar galvu. Antena mirdzēja dzelteni. Viņš bija priecīgs un iedvesmots. Es nevaru sagaidīt, ka draugi būs brīvi, tad viņi redzēs, kā spēle patiesībā darbojas. Tajā brīdī Finčs saprata, būt vienam nenozīmē garlaicību. Tas nozīmē iespēju atrast ko jaunu. Un vientulības atslēga vienmēr būs viņa kabatā, pat ja kabatas nemaz nav. Piedzīvojumu karte. Saule jau bija augstu pacēlusies, kad Finčs ar mirdzošu antenu ieradās pie Emīlijas. Viņš bija aizrautīgs. Emīlija, man ir ģeniāla ideja, viņš iesaucās, šļūkājot pa viņas galdu. Kāda ideja? Emīlija pacēla uzacis. Es uzzīmēju piedzīvojumu karti. Tā ved pa mežu, pār kalniem, garām straudam un beidzas pie slepenas alas. Visi draugi ies kopā ar mani, un es būšu vadonis. Viņš lepni izritināja lielu papīra lapu, uz kuras ar krāsainām līnijām bija sazīmēts ceļš un dažādi simboli. Emīlija uzmanīgi paskatījās. Izskatās interesanti, bet ko darīsim, ja kādam citam būs citādāka ideja? Cita ideja? Viņš saboza pieri. Kāpēc, lai kādam būtu cita ideja? Mana karte ir vislabākā. Visi draugi bija sapulcējušies parkā. Filips piegāja pie Finča. Hei, varbūt ejam gar ezeru? Es tur vakar atradu mazu tiltiņu, ļoti skaists skats. Finča antena tūlīt kļuva sarkanīgi oranža. Nē, man jau ir karte. Ja mēs sāksim klausīties katra idejās, tad mēs vispār nekur nenonāksim. Emīlija piegāja klāt un viegli uzlika roku Finčam uz pleca. Zini, kartes ir domātas, lai palīdzētu atrast ceļu, bet dažreiz pats ceļš parāda ko vēl interesantāku. Vai nebūtu aizraujoši pamēģināt arī citu maršrutu? Finčs sarauc uzacis. Viņam ļoti patika būt vadonim, bet vienlaikus viņš juta, ka Emīlijas vārdiem ir taisnība. Antena mirgoja zili, viņš sāka domāt. Labi, bet tikai vienu reizi. Ja būs garlaicīgi, tad atgriezīsimies pie manas kartes. Bērni devās Filipa piedāvātajā virzienā. Ceļš veda pa mazu taciņu gar ezeru, kur ūdens mirdzēja kā stikls. Viņi dzirdēja vardīšu kurkstus un redzēja pīļu ģimeni, kas mierīgi peldēja. Oho! Viņš pamazām aizmirsās skatoties apkārt.
Šo es savā kartē nebiju paredzējis. Tālāk viņi nonāca pie neliela tiltiņa, kas bija paslēpts zem ziedošiem kokiem. Tiltiņš čīkstēja, bet tur bija tik skaisti, ka visi apstājās, lai paskatītos uz atspulgu ūdenī. Finča antena nu sāka mirdzēt zaļi. Viņš jutās mierīgs un gandarīts. Tas ir daudz labāk, nekā es biju iedomājies. Kad viņi beidzot atgriezās parkā, Emīlija pasmaidīja. Nu, kā bija ļaut citam vadīt? Finč mazliet samulsis pasmaidīja un patiesībā bija brīnišķīgi. Ja es būtu palicis pie savas kartes, mēs nekad nebūtu redzējuši šo tiltiņu. Es laikam saprotu, ka dažreiz sekot citam ir tikpat labi, kā vadīt pašam. Emīlija pamāja. Tieši tā, vadīt ir vērtīgi, un tikpat vērtīgi ir ļauties citu idejām, tad piedzīvojumi kļūst daudz bagātāki. Finč nopietni pamāja. Antena mirdzēja dzelteni, viņš bija iedvesmots. Nākamreiz, kad kāds cits izdomās ideju, es pamēģināšu tai sekot, jo kurš gan zina, kas vēl mūs gaida aiz stūra. Burviju kabanas. Ziema bija pārņēmusi visu pilsētu. Zeme bija balta kā pūkainas segas pārklājas, un kokos mircēja ledus vizuļi. Viņš skrēja pa pagalmu, antena spīdēja oranži. Viņš bija ļoti aizrautīgs. Emīlija, Emīlija, šodien es būšu vadītājs. Mēs brauksim ar kamanām pa lielo kalnu, ko es pats izvēlējos. Viņš ar metālisku roku norādīja uz garu stāva nogāzi. Emīlija tērpta siltā šallē un cimdiņos pievērsās viņam ar smaidu. Izskatās liels kalns, bet vai tas nav pārāk stāvs? Tieši tāpēc tas būs vislabākais piedzīvojums, viņš lepni noteica. Kad visi bērni bija sapulcējušies ar kamanām, Filips pacēla roku. Hei, es vakar atradu citu trasi, tur ir mazāks kalns, bet tam ir noslēpumains pagrieziens. Gribat izmēģināt? Viņš tūlīt saboza pieri. Antena viņam mirdzēja sarkanīgi oranža. Nē, mēs jau nolēmām braukt pa manu kalnu. Tas ir lielākais un visātrākais. Emīlija paskatījās uz viņu mierīgi. Zini, Finč, dažreiz ir vērts pamēģināt arī kāda cita ideju. Tu vari būt vadonis, bet vadonim jāprot arī klausīties, ko saka pārējie. Finč saminstrinājās. Antena kļuva zila, viņš domāja. Nu labi, bet tikai vienreiz. Ja būs garlaicīgi, tad brauksim pa manu kalnu. Bērni ar smiekliem un kņadu devās pie Filipa nosauktā kalna. Tas tiešām bija mazāks, bet ceļa galā pagriezās uz otru pusi aiz sniega kupenes. Nu, redzēsim, kas tur ir, viņš teica, un visi ielēca kamanās. No viņi brauca lejā, vējš svilpoja ausīs, un pēkšņi kamanas pagriezās aiz kupenes. Tur pavērās slepena nogāze, kur sniegs mirdzēja kā tūkstošiem sudrabainu zvaigžņu. Oho! Visi bērni iesaucās vienā balsī. Viņš skatījās apkārt, antena iemirdzējās zaļi. Viņš juta mieru un sajūsmu. Tas ir neticami! Ja mēs būtu braukuši pa manu kalnu, es to nekad nebūtu redzējis. Kad viņi apstājās kalna pakājē, bērni bija sajūsmināti. Emīlija pievērsās Finčam. Nu, kā tu jūties? Viņš pasmaidīja. Antena kļuva dzeltena, priecīga un iedvesmota. Es saprotu, ka ļaut kādam citam būt vadonim var būt pat labāk nekā vadīt pašam. Šis bija brīnišķīgi! Emīlija pasmaidīja. Redzi, līderis nav tikai tas, kurš vienmēr nosaka ceļu. Īsts līderis prot arī uzticēties citu idejām. Viņš pacēla mazo roku un teica, labi! Tad nākamajā reizē, kad kādam būs ideja, es nebūšu tik stūrgalvīgs, jo varbūt tieši tur slēpjas nākamais brīnums. Un viņa antena mirdzēja dzelteni, liecinot, ka šis piedzīvojums viņu iedvesmojas atklāt arī citu ceļus.